Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāda ir noslēgusies, un, diemžēl, šoreiz Latvijas sportisti nav starp tām 14 valstīm, kuras šajā pasākumā izcīnīja pa kādai godalgai. Vistuvāk panākumam un visvairāk mūs iepriecināja daļas lidotāja Aļina Fjodorova, kura ierindojās augstajā 5. vietā. Domājams, ka nākotnē no viņas mēs vēl daudz ko dzirdēsim. Tāpat ciņas par laukumā parādīja U17 izlases hokejā, kuru nedaudz pievīla koncentrēšanās un veiksmes trūkums, taču galu galā pēdējā spēlē pret Slovākiem viņi parādīja raksturu un izcīnīja 5. pozīciju. Turnīrā uzvarēja Krievijas jaunieši, kuri finālā ar 2-1 uzvarēja Somiju, bet bronza šoreiz Šveicei. Tikmēr negatīvā ziņā pārsteidza distanču slēpotāji un biatlonisti, kuriem cīņas pars vēl ir jāmācās un attieksme trasē ir jāmaina par visiem 100%. Sagaidot sportistus finišā bija spilgti redzams, kurš un cik daudz no sevis ir atdevis trasē. Vienmēr sakot, ir viela pārdomām. Varbūt dažiem labam tomēr pietrūka tā hokejistu deksmes, un tā ledus graušanas, kad laikam šī tā vieta bija tomēr, kur varbūt, ja tu nevar izcīnīt augstas vietas, ja tu tomēr kaut kāds raksturs bija dažam labam jāparāda. Nebija tāda sajūta, kad visi grauza to ledu. Pēc šīs olimpiādas jaunieši varēja redzēt savu vietu Eiropas līmenī. Daudziem vēl ir ļoti jāmācās, taču priecē fakts, ka arī šoreiz uzmirdzēja kāda zvaigznīte un šoreiz daļas lidošanā. Nākamais lielais ziemas pasākums jauniešiem būs Pasaules jaunatnes olimpiskās spēles Innsbrukā 2012. gadā, un atšķirībā no šī pasākuma vieta tajās būs jāizcīna.